Pirms Vladimirs Putins uzsāka savu iebrukumu Ukrainā, tālās darbības trieciena noteikumi bija vienkārši. Ieprogrammē un palaiž raķeti, cer uz trāpījumu. Lai gan šie noteikumi joprojām attiecas uz tradicionālajām raķetēm, Ukraina pastāvīgi ievieš jauninājumus un izgudro ko labāku. Hibrīda ierocis, kas apvieno dronu un raķešu priekšrocības, novedīs Krieviju haosā. Krievijai nav atbildes uz šo revolūciju. Kā ziņo UATV English, pēdējā gada laikā būtiski mainījusies tālās darbības kardarbība. Pārmaiņas nav notikušas vienā naktī. Tās radušās pakāpeniski, uzlabojot un apvienojot jaunas tehnoloģijas ar esošajām. Agrāk robežas bija skaidras. Drons bija drons, raķete bija raķete. Ieģo 2026. gadā redzam, ka robeža starp šiem agrāk unikālajiem ieročiem ir kļuvusi tik izplūdusi, ka gandrīz vairs nepastāv. Nepārprotiet mūs, kad viss nonāk līdz būtiskajam, vēlamais rezultāts ir viens un tas pats. Ierocis tiek raidīts uz mērķi ar nodomu to iznīcināt, taču tas, kas ir mainījies, ir veids, kā šis ierocis tur nonāk un kā tas darbojas praksē. Šīs pārmaiņas sniedz Ukrainai jaunu stratēģisko dziļumu triecieniem pret Krieviju. Vēlāk video mēs izskaidrosim, kāpēc dronu un raķešu hibrīdu attīstība ir tik svarīga Ukrainai. Taču, lai saprastu, kāpēc šī attīstība ir tik nozīmīga, mums vispirms jāzina, kā viss bija agrāk. Pirms Putina iebrukuma Ukrainā pastāvēja spārnotās raķetes un droni, un atšķirības starp tiem bija pietiekami lielas, lai tos klasificētu atsevišķi. Raķešu aizsardzības alianse norāda, ka spārnotā raķete nav sarežģīta no darbības viedokļa. Šīs raķetes, līdzīgi balistiskajām, ātri un precīzi nogādā kaujas galviņu mērķī. Tās mērķi sasniedz citādi. Pirms spārnotās raķetes palaišanas operators ieprogrammē mērķi. Raķetei ir iebūvētas navigācijas sistēmas, kas ļauj tai saglabāt kursu, lidojot uz šo mērķi. Un, protams, ir galvenā atšķirība. Spārnotā raķete paliek Zemes atmosfērā, kamēr balistiskās raķetes lido ārpus tās. Īss pārskats par spārnotajām raķetēm liederīgs salīdzinājumā ar droniem. Ieroču kontroles un neizplatīšanas centrs norāda, ka spārnotās raķetes ar reaktīvajiem dzinējiem var tikt palaistas no gaisa, sauszemes un jūras platformām. Raķetes parasti ir pašvadāmas, tāpēc pēc palaišanas operators tās vairs nekontrolē. Modernākām spārnoto raķešu versijām uz deguna var būt kameras un dažas manuālas vadības iespējas. Šī jau ir joma, kurā mēs redzam zinām pārklāšanos ar droniem. Bet īsumā tu pavērši spārnoto raķeti uz mērķi, palaiž un tad gaidi. Droni savā tradicionālajā formā ir atšķirīgi. Tie ir mazāki par raķetēm, un īslaicīgas darbības FPV droni frontē rada gaisa aizsardzībai lielas grūtības, jo tos grūti izsekot. Mazais izmērs nozīmē, ka pamanot ienākošo dronu, karavīram vai operatoram jau ir par vēlu rīkoties. Dronus ražot ir lētāk, tāpēc tos var izmantot masveidā, ko ar raķetēm nevar. Valsts ar pietiekamiem līdzekļiem un krājumiem varētu nosūtīt dažas spārnotās raķetes vienam mērķim. Ar droniem valsts var radīt lielu baru ar mazām izmaksām, mulsinot pretgaisa aizsardzību un palielinot trāpījumu iespēju. Operatāram ir lielāka kontrole pār dronu nekā pār spārnoto raķeti. Jo tuvāk operators dronam, jo lielāka viņam kontrole. Operators var likt dronam patrulēt un meklēt mērķus, kamēr pietiek baterijas, ļaujot dronam uzbrukt tam, ko tas redz, nevis tikai ieprogrammētam mērķim. Kompromiss ir, ka droni ir lēnāki, vieglāk notriecami un pārvadā mazāku kravu nekā spārnotās raķetes. Šo divu ieroču tik lielā atšķirība parasti nozīmē, ka Krievija, īpaši uzbrukot Ukrainas pilsētām ar graujošiem triecieniem, vienlaikus palaiž gan dronus, gan raķetes. Labs piemērs ir Krievijas 3. februāra uzbrukums Ukrainai. Vladimirs Putins pārkāpa pamieru, sākot masveida uzbrukumu Ukrainas enerģētikas objektiem ar 450 droniem un 71 raķeti. Tas bija lielākais vienas nakts uzbrukums Ukrainai kopš 27. decembra. Uzbrukuma mērķis ir ar droniem pārņemt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un iespējams radīt kaitējumu, ja kādi izlaužas cauri. Galvenie ir raķetes, bet dronus izmanto, lai palīdzētu tām apiet pretgaisa aizsardzību un sasniegt Krievijas mērķus. Šī ir taktika, ko Ukraina patiesībā nav spējusi īstenot. Nav tādu raķešu krājumu. Tomēr lietas mainās tādā veidā, kas būtiski ietekmēs Ukrainu vairākos aspektos. Kā jūs uzzināsiet pēc dažām minūtēm, tas maina to, ko mēs pieminējām video sākumā. Robeža starp spārnotajām raķetēm un droniem vairs nav tik skaidra.
To redzējām, kad Ukrainas dronu ražotāji sāk veidot raķešu dronus. Šie droni ar raķešu vai kombinētajiem dzinējiem sasniedz lielākus ātrumus nekā parastie droni. Tiem joprojām ir spārni vai līdzīgas virsmas, kas ļauj operatoram daļēji kontrolēt lidojumu. Raķešu droni, līdzīgi spārnotajām raķetēm, paredzēti tāliem lidojumiem, bet tos izmanto arī izlūkošanai, novērošanai un mērķu simulācijai. Pēdējais no tiem nozīmē, ka drons darbojas kā māneklis. UATV norāda, ka tālās darbības droni tagad darbojas autonomi, ir aprīkoti ar reaktīvajiem dzinējiem un līdzinās spārnotajām raķetēm. Daži spēj sasniegt zemātruma ātrumu un nest kaujasgalviņas, kas sver 100 kg, nodrošinot līdzīgu iznīcinošo potenciālu. Un paši labākie no šiem droniem spēj nolidot vairāk nekā 1000 km, ja vairāk nekā 600 jūdzes, ļaujot veikt triecienus pa mērķiem, kas citādi būtu ārpus sasniedzamības. Arī spārnotās raķetes pielāgojas, un jaunākajām versijām parādās droniem raksturīgas īpašības. Jau minējām kameras raķetē un lidošanu tuvu reljefam. UATV norāda, ka dažas modernas spārnotās raķetes spēj ar mašīnredzi atpazīt mērķus, izmantojot mākslīgo intelektu līdzīgi kā droni. Dažām spārnotajām raķetēm koordinātas var mainīt lidojuma laikā, pielāgojot maršrutus un izvairoties no pretgaisa aizsardzības. Jūs droši vien jau saprotat, kā robeža starp spārnotajām raķetēm un droniem kļūsi neskaidra. Ukraina šo robežu likvidē. Jaunie tālas darbības droni izstrādāti kopš 2024 gada un parādījušies 2025 gadā apvieno dronu un spārnoto raķešu īpašības jaunā ieroču klasē, kas varētu pārspēt iepriekšējos ieročus. 2024 gada decembrī Kīivas neatkarīgais ziņoja par jaunu tehnoloģiju, atkārtoti lietojot terminu raķešu drons. Izdevums vēsta, ka Volodimirs Zelenskis 2025 gadā hibrīdo dronu izstrādi noteica par prioritāti un vēlējās, lai Ukraina kļūst par līderi šajā jomā. Līdz 2025. gada beigām plānots saražot 30 000 tālās darbības dronu un 3000 spārnoto raķešu vai raķešu drona hibrīdu. Fabians Heinz no Startautiskā stratēģisko pētījumu institūta, Startautiskais stratēģisko pētījumu institūts, izskaidroja, ko tajā laikā darīja Ukraina. Tās būtībā ir nākamais tālās darbības dziļās trieciena pašnāvnieku bezpilota lidaparāta attīstības posms. Kā jau daudzās jomās, pateicoties tehnoloģijām, robežas kļūst izplūdušas, sacīja Heinz, piebilstot. Ukraina spēja izstrādāt lētas, viegli ražojamas un efektīvas nelielas raķešu sistēmas, kas var iznīcināt nozīmīgus mērķus arī dziļi ienaidnieka teritorijā. Inovācijas rezultātā robežas ir kļuvušas izplūdušas, un tieši pateicoties inovācijām ir radies hibrīda drons. Austrālijas Stratēģiskās politikas institūts uzsver, ka Ukrainas inovācijas būtiski palīdz tās aizsardzībā pret Krieviju. Rietumu ieroči sniedza lielu atbalstu. Svarīgs ir arī ātrums. Institūts norāda, ka kari veicina tehnoloģiskas pārmaiņas. 2022. gadā Ukrainā jaunas kaujas tehnoloģijas izmantojas 7 mēnešus līdz 2023. gadam. Institūts norāda, ka cikls 2024. gadā bija 3–4 mēneši, bet 2025. gada sākumā tikai 4–6 nedēļas. Citiem vārdiem sakot, Ukraina ir apguvusi mākslu identificēt problēmas un pēc tam ātri izstrādāt un pilnveidot jaunas tehnoloģijas šo problēmu risināšanai. Hibrīdo dronu gadījumā problēma bija divējāda. Ukrainai trūka raķešu, īpaši tādu, kas spēja sasniegt dziļu Krieviju un kaitēt Krievijas karmašīnai. Ukrainai bija tālas darbības droni, bet tie bija lēni un trūka ugunsspēka, lai nodarītu lielus postījumus. UATV norāda, ka bez lieliem spārnoto raķešu krājumiem valstī jāeksperimentē un jāizgudro. Ironija visā šajā ir tāda, ka dronu un raķešu hibrīdi, kas šodien nāk no Ukrainas, varbūt nekad nebūtu eksistējuši, vai arī to izstrāde būtu aizņēmusi daudz ilgāku laiku. Ja Vladimirs Putins nekad nebūtu uzsācis savu iebrukumu, Krievijas tradicionālie ieroči nebūtu piespieduši Ukrainu radīt jaunus ieročus. Un hibrīddrons ir viens no rezultātiem. Mēs sakām, viens no rezultātiem. Ukrainas ražotāji ir izveidojuši dažādus hibrīddronus ar atšķirīgām īpašībām. Taču tas ir izstrādāts, lai sasniegtu galveno mērķi – būt ierocim, kas apvieno labākās dronu un spārnoto raķešu īpašības vienā risinājumā. Apskatīsim 2 Ukrainas izstrādātos piemērus. Viens no pirmajiem hibrīdiem, ko pieminēja Kīivas neatkarīgā rakstā, bija Paleonicija, ko Ukroboronprom oficiāli atklāja 2025. gada septembrī pēc aptuveni gada slepenības. Paleonicija līdzinās standarta spārnotajai raķetei.
No pirmā acu uzmetiena hibrīddrons var veikt līdz 650 km, jeb aptuveni 403 jūdzēm, un sasniegt maksimālo ātrumu 900 km/h, jeb gandrīz 560 jūdzes stundā. Ierocis sver 300 kg, no kuriem trešdaļa, jeb 100 kg, ir kaujas galviņa, ap 220 mārciņām. Tātad paleonicija pārvietojas ātri un trāpa spēcīgi, tieši tā kā jūs sagaidīt no spārnotās raķetes. Navigācijas sistēma apvieno satelīta navigāciju ar inerciālo sistēmu autonomu lidojuma nodrošināšanai, līdzīgi kā spārnotajām raķetēm. Tomēr mēs redzam norādes par šī ieroča iespējamo izcelsmi kā tāldarbības dronam. Minimālais lidojuma augstums ir 15 metri, ap 49 pēdas. Sākotnēji paleonicija piesaistīja uzmanību, bet tagad ievērojams ir arī drona un raķetes hibrīds Flamingo. Tāpat kā paleonicija, arī Flamingo no pirmā acu uzmetiena izskatās pēc spārnotās raķetes, un tam ir daudz īpašību, kas padara to tikpat efektīvu kā raķeti. Milzīgais 3000 km, jeb 1864 jūdžu darbības rādijus, ļauj sasniegt praktiski jebkuru nozīmīgu mērķi Krievijas centrālajā daļā. Hibrīda darbības rādijusā kaujas galviņa ir 1150 kg, vairāk par 2500 mārciņām. Flamingo kaujas galviņa trāpa kā kravas auto. Flamingo ir arī ātrs. Tā maksimālais ātrums ir 950 km, jeb apmēram 590 jūdzes stundā, kas nozīmē, ka tas pārvieto lielāku svaru ar lielāku ātrumu nekā paleonicija. Starptautiskais strateģisko pētījumu institūts dati rāda, ka Flamingo ir starp pasaulē lielākajām un tālāko darbības rādījusu zemes bāzētajām spārnotajām raķešu sistēmām. Tas nav pilnīgi precīzi. Rūpīgi skatoties Flamingo, redzamas drona pazīmes. Tas lido zemu, tam ir spārni, un pats galvenais – Ukrainai šis drona un raķetes hibrīds ir pietiekami izdevīgs, lai par vienas tradicionālās spārnotās raķetes cenu varētu palaist vairākus šādus aparātus. Flamingo ir spārnotā raķete un arī drons, kas ir galvenais. Ukrainas izgudrotāji apvienojuši divus ieročus vienā, radot jaunu ieroču klasi un lielas pārmaiņas. Tāpēc mēs iepriekš pieminējām izmaksas. Salīdzināsim Flamingo ar tradicionālo spārnoto raķeti, ko iespējams Ukraina nesen saņēma. Amerikas Savienotās valstis ražotais Tomahawk Ukrainai maksā ap $500,000, bet tā izgatavošana ir vēl dārgāka. Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs norāda, ka viena raķete maksā ap $2,2 miljoniem. Flamingo sniegtās priekšrocības ir acīm redzamas. Ukraina var uzbūvēt 4 no saviem hibrīdiem ieročiem par katru vienu Tomahawk, ko tā varēs iegādāties. Tas paver iespējas veikt tāla darbības rādījus uzbrukumus baros, kas varētu radīt nopietnas zaudējumus mērķiem Krievijas teritorijā. Zemā cena ļauj masveida ražošanu, un Ukraina nesaņem sliktāku ieroci par Tomahawk. Tomahawk tālākās darbības versija sasniedza 500 km, kas ir vairāk nekā par 300 jūdzēm mazāk nekā Flamingo, un abi ieroči ir līdzīgi ātrumā. Flamingo ir vairāk nekā 2 reizes lielāka kaujas galviņa nekā Tomahawk, tāpēc trieciens ir spēcīgāks. Flamingo uzvar, jo ir lētāks, jaudīgāks un ar lielāku rādījusu, kas atbilst Ukrainas vēlmei veikt tālākus triecienus pret Krieviju. UATV norāda, ka šis raķetes un drona hibrīds rada lielas problēmas Krievijas pretgaisa aizsardzībai. Šī ir problēma, kad jāsaskarās ar nezināmo. Spārnotajai raķetei ir viens profils, kamēr dronam ir pavisam cits profils, un šie profili nemainās. Tas nozīmē, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas var tikt ieprogrammētas, lai ar tām cīnītos ar dažādu efektivitāti, atkarībā no sistēmas. Tomēr dronu un raķešu hibrīdi var uzvesties kā abi ieroču veidi. Tie var būt ātri vai lēni, lidot augstu vai zemu, paredzami vai ļoti viltīgi. UATV norāda, ka bez informācijas par tuvojošos draudu pretgaisa aizsardzībai ir grūti reaģēt. Hibrīds uz radara var izskatīties kā drons vai raķete, atkarībā no izstrādes. Bet ja tas uzvedas citādi nekā to, ko pretgaisa aizsardzības radara sistēma izseko, rezultējošā reakcija ir apjukusi un bieži vien bezjēdzīga. Dronu raķešu hibrīdus, protams, joprojām var notriekt, taču to neprognozējamība var palielināt to izdzīvošanas iespējas, un tas ir tieši tas, kas Ukrainai šobrīd ir nepieciešams. Kāpēc? Lai arī Ukrainas dziļo triecienu stratēģija Krievijā ir bijusi veiksmīga, lielākā daļa tās dronu nekad nenonāk līdz saviem mērķiem. Karaliskā apvienoto dienestu institūta ziņojumā teikts, ka tikai 10% Ukrainas trieciena dronu sasniedz mērķi, pārvarot Krievijas pretgaisa aizsardzību. Jo labāk aizsargāta vieta, jo grūtāk Ukrainai to trāpīt ar tālās darbības droniem. Hibrīdu parādīšanās var palielināt Ukrainas veiksmīgo triecienu īpatsvaru. Ņemot vērā to neprognozējamību, par ko tikko runājām, pat panākumu līmeņa paaugstināšana līdz 20% būtu milzīga atšķirība Ukrainai, cenšoties parauzēt Krievijas kara mašīnu.
Dronu raķešu hibrīdi trāpa spēcīgāk nekā tālās darbības droni. Pat ja panākumu līmenis saglabājas, 10% kaitējums būs lielāks. Tas viss nozīmē, ka Krievijai ir jācenšas pielāgot savu pretgaisa aizsardzību, lai tiktu galā ar jaunu draudu. Un šī aizsardzība jau ir izrādījusies ievainojama pret Ukrainas parastajiem droniem. Kā Krievija spēs pielāgoties šai situācijai, to nevar droši pateikt neviens. Tomēr, kā norāda United 24 mēdījā, karš Ukrainā ir kļuvis par pielāgošanās vai zaudējumu piemēru. Un šobrīd šķiet, ka uzvarēs tā puse, kas spēs noturēties tehnoloģiskā pārākumā. Ukrainas jaunie hibrīdie raķešu droni vienmēr ir soli priekšā Krievijai, un tas ir tas, ko Ukraina panākusi kopš Putina iebrukuma. Kamēr Krievija pielāgojas, Ukraina pilnveido un attīsta to, kas tai ir. Hibrīdi, ko redzam šodien, jau pēc dažiem mēnešiem var būt pavisam citādi. Ukraina vairāk kārt pierādījusi spēju ātri pielāgoties, bieži no tā atkarīga tās izdzīvošana. Tāpēc gandrīz droši var teikt, ka tādi kā Flamingo kļūs vēl labāki. Un drīz parādīsies jauni dronu un raķešu hibrīdi, kas papildinās arvien pieaugošo arsenālu, pret kuru Krievijai nebūs īstas atbildes. UATV to lieliski raksturo. Kamēr Krievijas iebrucēji joprojām paļaujas uz terora taktiku, vecām doktrīnām un masveidu uzbrukumiem ar ierobežotu iztēli, Ukraina veido nākotnes dziļo triecienu kara modeli. Tā vēsta mēdīs. Ukrainas hibrīdi būs galvenais elements, lai šis modelis darbotos. Ukrainai jāparāda, ka tā nav pārāk apsteigusi savu laiku. Gandrīz šķiet neizbēgami, ka tādi ieroči kā Flamingo un Palionicija nostiprināsies mūsdienu armiju arsenālos turpmākajiem gadiem, un Ukraina ir līderi šīs tehnoloģijas izvirzīšanā priekšplānā. Ukrainai jāprot efektīvi izmantot dronu raķešu hibrīdus, lai tas būtu jēgpilni. Tradicionālās raķetes Ukrainai joprojām ir noderīgas, un drīz tās varētu kļūt vēl vairāk. Zviedrija gatavo kaut ko grandiozu Ukrainai, un Zviedrijas plāna centrā varētu būt ļoti bīstama raķete ar nosaukumu Meteor. Noskatieties mūsu video par Zviedrijas darbībām, lai uzzinātu, ko ar to domājam. Ja jums patika šis video, noteikti abonējiet Militāro šovu, lai iegūtu vairāk ieskatu par jaunākajiem un iespaidīgākajiem ieročiem, ko izstrādā Ukraina. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!